Es labāk latviski. Nu, saprotu arī angļu valodu un somu arī, bet nu. Es saprotu mazliet latviski, bet runā labāk, daudz labāk angliski. Aha. Bet jūs tiešām esat rakstnieku ģimeni, jeb rakstnieks un tulkotājs, jeb ir vēl kāds koncepts jūsu ģimenei? Nu, es agrāk mazliet arī mācīju pieaugušos, mācīju itāļu un latviešu valodu. Nu, tagad vairs to nedaru, bet visvairāk esmu tulkojusi, jo citas lietas neprotu. I have translated this year 6 languages, and translation is what I do best, but I'm turning to getting ideas on paper. If you translate 10 years, you feel like writing something. You want to say something, not just translate. Un kā jums? Nu, tulkošanā ir it kā pārrakstīšanā. Tu raksti no jaunā. Tas ir cits mākslas darbs. Tas nav mehānisks darbs. Aha. Varbūt tomēr uzreiz ir jāprecizē, kā jūs nonācāt līdz latviešu valodai. Mīlestība, profesija, intereses. Tas bija it kā nejaušība. 25 gadus atpakaļ. Es dzīvoju Turku, Somijas dienvidu rietumos, un redzēju ceļojumā birojā pie skatloga, ka pārdos lētas pēdējās biļetes uz kruīzi uz Rīgu. No Helsinkiem uz Rīgu. 4 dienas laikam kopumā. Tad es teicu toreizējam vīram, ka brauksim uz turieni, jo tas bija lēti 500 markas. Normālā cenā 1500. Un tā mēs tad nonācam Rīgā un tad grūti darbības vārdi, atgriešanie, ar gidi, kas runāja somiski. Un sākam sarakstīties tādas tradicionālas vēstules, un tā tas sākās. Un tā, kad mēs agrāk bijām, kad bija dziesmu svētki, 93. gadā, pēc tam es domāju, es gribu arī mācīties latviešu valodu. Un tā es saku. Viena ekskursija, dziesmu svētki, un tad jau jūs bijāt mūsējā, jā? Jā. Un tagad vairāk nekā 100 reizes esmu bijusi šeit. Precīzi nezinu. Latvian language for Finns is the one language that when you hear it from far, it sounds like Finnish. The rhythm is similar, and it's something that we must have had something in common. There is Finno-Ugric border in Latvia. Yes, it's here. I think half of the Finns have moved to Finland from somewhere here. We are can be, yeah. Meža cilvēki un Latvijā arī Igauni ne meža cilvēki kā latvieši un somi. Aha. Man jūs esat arī Ventspils šajā namā bijuši jau vairākas reizes, ja jūs esat bijusi? Jā, jau 3 un tagad 4. reizi, jā, un 3. reizi ir Ziemassvētkos. Tad varbūt to tēmu turpinot, tad kādi ir jūsu tie nozīmīgākie latviešu darbi? Ja šo mēs te redzam, ja tas ir jūsu veikums, jūs tulkojāt Somijā Jura Rubeņa un Subeča grāmatas vairākas. Vienu tādu atlasi. Aha. Un jūs esat tulkojusi arī, kas jums tur ir grāmata rokā? Tas ir Rainis. Tas mani tagad ir tāds projekts, pie kā mani pierunāja. Neiespējams projekts. Raiņā dzējoli, daži būs, un tad būs vēstules Aspazijai.
Un tad vēl būs arī cita tulkotāja, suomiete Maria Leinonen, kas tur arī darbojas, un viņa vēl ir tulkojusi to lugu Indulissunārijā. Jā, un vēl es saprotu, no latviešu darbiem jums ir Pauls Bankovskis aiz muguras. Tas ir tā. Tieši žēl, ka šodien viņu nevarēja satikt bibliotēkā, kad bija atcelts tas pasākums. Kad tieši es pārbaudīju Lindas Prauliņas tulkojumu par čeku bumbu un rock'n'rollu. Jā. Un tie ir arī tie galvenie darbi. Jā, tad mazliet dzējoļu, tā ka, piemēram, Somijā Rosentāla biedrība, sadraudības biedrība, tad izdot tādu gada grāmatu katru gadu, vai arī katru otru, un tur man ir bijusi daži dzējoļi, piemēram, Kārla Vēdiņa. Bet citādi, pārliecināt somu izdevniecības, kaut ko izdot no latviešu valodas, ir pilnīgi neiespējami. Jā, un kā mēs varētu darīt, varbūt, ko mēs varētu palīdzēt? Daudz naudas dot. Jo otrādi ir tā, ka no somu valodas daudz tulko latviski. Jo tur tā fili, tāda mūsu tās literatūras centrs dod milzu summas. Un citādi šeit jau nevarētu to finansēt. Bet, protams, vajag arī publiku, kas vēl pērk tās grāmatas. Jā. Un kā jums ar Rubeni un kā Rubenim klājās Soma Rubeni? Es ciparus nesinu. Laikam kāds tāds milzīgas panākums tas nebija. Mazas tautas vairāk interesējas par lielākiem nekā otrādi. Jā. Mēs esam 5 miljoni, tā ka tajā ziņā mēs esam lielāki. Mēs abi esam maziņi patiesībā. Principā, jā. Mums Latvijā reizēm ir tāda sajūta, ka ja ar grāmatām vēl var pārliecināt cilvēkus. Es domāju, tieši tādā kultūras politikas ziņā, tad ar šo te rakstnieku mobilitāti ir diezgan sarežģīti. Jūs arī, mums pat sarunas sākās, jūs teicāt, ka jūs labprāt brauktu vēl, un daudz vairāk, bet kāda ir tā jūsu, kā jūs komentētu, kā jums tas palīdz savā darbā, ko jūs darāt? Tieši ceļošana un pārvietošanās, ka jūs esat tiekat šeit. Tā kā, varbūt tādā dabiskā vidē, tādā, kur runā tajā valodā, ko tulko, un tad to var dzirdēt katru dienu. Kaut vai tu vari arī internetā kaut ko skatīties, un Latvijas televīziju tu vari arī redzēt internetā. Bet tā nav cita lieta tomēr. Pabūt šeit un piemēram, veikalā redzēt visas, kas tur pēc etikeķēs rakstīts par visādiem speciāliem termiņiem. Man liela interese. Un vispār tas satikt cilvēkus. Es neesmu ļoti sabiedriska. Īstenībā esmu pieradusies strādāt vienai, klusumā, pie datorā. Tā kā man nevajag ļoti daudz kontaktu. Bet drusku. Jā, ka ir tā sajūta. And Seppo, you have another concept. You are traveling and you are collecting pictures of different places, and but with Latvia in the center. There are some themes that Latvia fits well, and in Ventspils, Masbanīt is one of them. We've been to Great Britain in the best museum in the world, of Heritage Railroad museums, and we've been to Germany, Italy, and some other places. And Masbanitis is really great. The atmosphere there is something that I have to write about and get the idea to people in other countries, not just in Finland and Latvia. I have a plan to get it published wider, but it will take time. Kurā tajā latviešu kultūras laikmetā jūs labāk jūtaties, kurš jums vairāk interesē, ko tagad raksta vai ko klasiķi rakstīja, vai kas tieši no tā viss, ko jūs esat latviski darījusi, jums pie sirds labāk gāja?
Nu, Čaksis mans vismīļākais dzejnieks, tas noteikti. Bet citādi, varbūt tas, ko pašlaik rakstā. Arī ka vieglāk man orientēties, jo es padomju laikus neesmu redzējusi, tikai no malas skatījusies no rietumiem uz tām komunistiskām zemēm. Bet kas man arī ļoti patīk, ir bērnu grāmatas. Un man arī ir dažas tādas idejas sakarā ar bērnu grāmatām, bildžu grāmatām. Bet par to es vēl nevaru tā tādas, atklāt kuras runāt. Latvijā jau ir, kuras vajadzētu tā kā Somijā mēģināt. Jā. Un tur man pat bija tāda ideja, ka es varētu tādu mecenātu atrast Somijā, kas būtu mana mamma, kas Latvijā nekad nav bijusi. Viņai ir pensijā 90 gadu viņai. Un viņai, bagāta viņa nav. Bet viņa ļoti mīl manu pirmo draudzeni Sarmīti, to gidi, ko es tad pirmo reizi satikos. Sarmīti ir bijusi Somijā vairākas reizes. Tā kā es taisos savu mammu piesaistīt tādā mecenāta projektā. Es domāju, ka viņa piekritīs. Ļoti aizkustinoši, jo katrai kultūrai jau patīk, ja kāds no malas pienāk un pasaka kaut ko tādu, ko mēs varbūt paši nemaz nesaprotam, kas mums ir. Un tā viena lieta varbūt ir tā, ka mums ir tās bērnu grāmatas ir īpaši uzplaukušas. Kaut gan mēs paši savā padomju bērnībā mēs jau raudzījāmies uz pāri jūrai tomēr. Uz Astrīdu Lindgrenu un Tuvi Jansoni un tādām autorēm, kas noteica faktiski toni. Jā, un tad ir varbūt, ka mēs esam kaut ko no viņām sapratuši, un tad mēs tagad varam dot pretī kaut ko. Tā ir tā interesantā doma apmaiņa, ja, kāpēc arī tā Baltijas jūra ir tā. Tā ka to, ko es esmu 25 gadu laikā redzējusi, arī lielas pārmaiņas. Arī tā, ka tās vecākas bērnu grāmatas jūsējās, tad vienmēr tās bildes mani neuzrunā. Man par tādas tumšas un tādas pelēcīgas tās bildes, ka man galīgi nepatika. Bet tās jaunās, ka arī tādas ļoti tādas dzīvas un raivas un skaistas. Un sakarā to mani cits projekts vēl pavisam rakstīt esejas par Latviju. Par to, ko es 25 gadu laikā esmu redzējusi, tās pārmaiņas un kas mums ir kopīgi. Mēs mazas tautas esam, abiem hokejs ir liels sporta veids. Kā mūsu valodā mums ir daudz vairāk kopīga nekā cilvēki domā. Un daudzas lietas, un to es rakstu latviski. Man vēl nav izdevniecības, bet būs. Protams, visiem nepatiks, jo gludināt tā visiem pa galvu nevajag. Vajag arī kritizēt. Jā, jo interesanti, kas jums, tad ātri varbūt uz atvedām, kas jums šķiet tāds labs un kas varbūt ir tas kritizējums, kam jūs pieķerties. I don't know about the criticizing, but the nicest thing is, of course, people. They are much like Suomi, Telväki. And the best thing that they do is singing. And in big choirs and in small situations when somebody has a guitar and soon it will be singing, everybody sings. Mūzika ir brīnišķīga. Mūzika vispār, koru mūzika un instrumentālā un klasiskā un rock mūzika un ļoti vispār kultūra, daudz izstot grāmatas, ņemot vērā, cik maz jūs esat. Manuprāt, daudz publicē un daudzpusīgi. Es nepaspēju lasīt tik daudz, ko es gribētu, tas ir žēl, bet tādas, mākslā,
skaistas visuālās lietas, kas mani uzrunā. Nu, tad, protams, ir jūsu politika, nu, tā ka ne jau vienmēr tik jauki un diezgan sarežģīti tā. Saprast vispār, kas notiek no malas, jo mēs reizēm šķiet, ka mēs saprotam, kas tur notiek, bet no malas laikam tur loģiku grūti saprast laikam. Jā, jo es tā, nu, regulāri es nepaspēju sekot līdzi, nu, visu dienu lasīt ziņas vai tādas. Tā, bet, nu, un, protams, tā, ka, nu, teiksim tā, ka, nu, cilvēki arī viens otru daudz kritizē. Un arī tāda apskaudība, tāda, nu, vai teiksim tā, ka, nu... Tas nav tā kā laukos, ne? Tas nav tā kā pilsētā, tur viss tā draudzīgi, un tad, tur kaimiņš aiz meža, un viņš noteikti kaut ko slikti dara, ne? Nē, nu, es domāju, ka, piemēram, jau tu dienas mājaslapā, kad ir tie komentāri. Nu tā, ka... Jebkuru lietu raksta, nu, vienmēr būs tas kritiķis, viss ir slikti. Viss ir slikti, punkts. Somijā nav tāda? Ir arī. Tas nav, ka mēs būtu labāki tajā ziņā. Nē. Bet viena lieta, kas Latvijā man īpaši nepatīk. Tā ka, nu, manuprāt, bieži vien tā kritika ir arī ļoti nepareizā. Ka ne jau tā, ka politiķi vienmēr ir slikti. Ka visi grib kastīt. Un tad, nu, protams, ka nu var redzēt, ka tas komunisma sakas te. Nu, pastāv. Ka viņas ir, jā. Nu, cīnīsimies, un kā ir rakstīts uz krekliņa, ja nav naudas, ievēro skaistumu, jā, tas ir pa brīvu. Kā tas ir somu valodā? Ellei ole rahaa, katsele kauneutta, joka on ilmaista. Nu, grūti redzēt, kur ir tā saikne, bet es esmu tiešām laimīgs, ka mums šī saikne ir tomēr.